Labdien, esmu Dainis. Kādu laiciņu neesmu taisījis video, un tagad nolēmu parādīt nelielu video par telefonu lādētājiem. Es te nejauši biju nopircis, pasūtīju internetā šādas tādas mantiņas no AliExpress, un pie viena pasūtīju it kā telefonu lādētāju. Viņš man maksāja kaut kur tikai 3 eiro. 3 eiro. Domāju, cena nav liela, pie viena paņemšu arī viņu, paskatīšos, kas tas ir. Parametri viņam ir labi sarakstīti. Te uz gaismas uz telefonu nevar redzēt, tāda uz sāniem uzrakstīts 65 vati. Te viņam atzīmēts, ka viņam pie 20 voltiem ir izēja. Izēja bija 3 amperi, tātad 60 vati, viss kā vajag. Bet, nu, es te lādēju telefonu, man viņš uz 5 volti kaut ko lādējās lēnām. Apnika ņemties, beigās domāju, jāapskatās, kas tam lācītam ēderā. Un es viņu izjaucu. Viņam augšējā daļa ņemās nost, un pati platīte izskatās tāda. Smuki lodēts, bet otrā pusē nekā nav. Šeit viņam izējāja 2 ligzdas, USB un tips C. Bet nekāda transformatoriņš ir viens. Šim regulators arī ir. Bet nekādas jaudīgas detaļas, kas varētu liecināt, ka viņš pie 20 voltiem 3 ampērus dos. Nekas tāds nav. Un interesantākais tas, ka šie telefonu spraudņi, kas te paredzēt, arī vienkārši pliks spraudņi, bez nekā. Un izējas kondensators, kas uz viņu līnijas stāv barošanas, ir tikai 10 volti. Tātad vairāk par 9 voltiem viņam ārā nevar dot, jo tad uzsprāgs vienkārši tas kondensators. Tātad uz kastes rakstītais 20 volti 3 ampēri, tas vienkārši ir blefs. Tāpēc nevajag tādas blēņas pirkt. Nu, ja jūs gribat vienkārši palēto dabūt lādējumu telefonam, kas 1 ampēri tur 5 volts lādē, nu, tad tādu var paņemt. 3 eiriki tikai maksās. Kas viņam vēl interesants bija, pat internetā bieži redz, ka cilvēki patīk paņemt šitādus korpusus un sāk svērt, cik viņš svēr, lai pārliecinātos tīri no ārpuses vizuāli, kur šī tāda laba manta, kur nav. Un izrādās, ka šitam korpusam iekšā bija 3 dzelzs tādi kvadrātiņi. Un pēc svara tie kvadrātiņi tikpat daudz, cik sver kopā kastīti ar šitotim platīti. Jo tagad viņš ir jūtams, ka tā ir manta. Bet tā, ka izjauc ārā, tā manta puse sastāv no metāla kvadrātiņiem. Nu, kaut kur atsvariņi. Kaut kur varēs tādas varbūt izmantot. Tā kā 3 eiro, 75 vati, tātad kārtējais blefs. Un tāpēc es parakņājos tālāk, un tad es atradu 2 tāds interesants lādētājs. Un internetā par viņiem arī labas atsauksmes. Šeit ir viens. Tā, varbūt kādus cipariņus te varēs izlasīt. Jebkurā gadījumā viņš atbalsta kādus 10 standartus lādēšanas. Viņam ir tā, ka ieejas spriegums ir no 6 līdz 35 volti, bet vairāk par 33 neiesaka. Kondensātori viņam arī atbilstoši uz 35 voltiem, tā ka viņš izējā dos savus 20 voltus, ja vajadzēs. Tās ligzdas ir 2 USB, vienkārši USB un C tipa. Bet te jāatcerās to, ja jūs izmantosiet abas 2 ligzdas priekš telefonu lādēšanas, tad viņš vairāk par 5 voltiem ārā nedos. Tā viņam tā elektronika tur iekārtot. Tā, droselīt arī normāli vadiņš uztīts. Tā kā savus 60 vatus no viņa varbūt var izspiest. Schēmiņa. Tā, to es vienu paņēmu. Un tad es paņēmu vēl vienu tādu eksperimentam. Tas ir tāds. Man viņš šī platīte man izmaksāja 3 eiro. 3 eiro bez sūtīšanas. Es ar viņu esmu lādējis gan mobilo telefonu, viņš man pie 9 voltiem deva ārā, pie 5 voltiem man deva ārā, pie 9 voltiem man deva ārā 1,76 ampērus, pārbaudīju mērāmo.
Tā kā tas ir nopietnas aparātiņš. Tātad 3 eiro. Un tad pa 8 eiro nopirku vēl tādu. Tas ir bez pasūtījuma cenas. Tā, viņam interesanti ir tas, ka viņam ir tātad 2 ligzdas, kā jaunajiem, arī atbalsta kādus 12 standartus. Te kaut kur uzrakstīts, nekur nebija. Tas bija aprakstā. Arī no 5 volti līdz 20 voltiem iet izējā. 24, laikam, bija rakstīts. Tā, te viņam ir pati mikroshēma lādētāji, kurai ir radiators, es pasūtīju tādu, kas ir ar radiatoru. Jo viņam aprakstā uzrakstīts, ka viņš 45 vatus tur bez radiatoru un 65 vatus ar radiatoru. Viņam izējā ir tātad 2 ligzdas, USB un C tipa. Tāpat viņam ir displejs, un te viņam pa vidu ir tāda maza podziņa. Displejs rāda starta variantā izējas spriegumu, tur 5 volti, 9 volti vai vairāk. Ar šo podziņu spaidot var redzēt, kāda strāva viņš patērē, un otrais nospiežot parādīs, kādu jaudu viņš slodzes jaudu patos. Tādā ziņā viņš ir parocīgs. Var redzēt, ja teiks, viņš rāda, ka izējas spriegums viņam 5 volti, bet telefons nelādējas, ja jūs nospiedīsiet to mazo podziņu, tad uzreiz redzēsiet, ka nav ne strāvas, ne jaudas. Tādā ziņā var pabaudīt, vai telefons mazlādējas. Tā, kas viņam vēl interesants ir, viņam otrā pusē var pievienot ar vadiņiem pielodēt. Tātad, kā es teicu, ieeja spriegums ir no 6 līdz 35 volti. Un tāpat var pieslēgties ar kādu citu štekerīti. Teiksim, jums ir mājās kaut kāds lādējamais aparāts, kam ir tāds gals ar attiecīgi vajadzīgo spriegumu, tad jūs varat izmantot šito kā starpu, piespraust savu barošanas bloku, un šeit jums ir gatavs blociņš, ar kuru palīdzību jūs varat lādēt telefons un planšetnieku. Bet es nolēmu uztaisīt savu lādējumu korpusu, tādu savākt nelielu, tāpēc es piepirku klāt vēl tādu transformatoru. TX 150-24. Tātad 24 volti, 150 vati. Nu, te viņam uzrakstīts, ka viņš tur 6,2 ampērus, bet es jau pieslēdzu savu strāvas elektronisko slodzi, un viņš pie 4 ampēriem man kritās pa 2 voltiem, no 24 uz 22. Nu, man tas pilnīgi apmierina, jo, teiksim, planšetniekam 21 voltu pilnīgi pietiek uzlādēt. Tā kā parasti ķīnieši mās drusiņi pamelo. Es viņu ielikšu tādā korpusā, vienā pusē man būs šis lādējumais, otrā pusē es ielikšu šito. Jauda pietiekoši, lai nobarautu abus divus lādējumos, un vienlaicīgi varēs lādēt divus aparātiņus. Tā kā šitās lādējumos silti iesaku, par viņiem internetā ir ļoti labas atsauksmes. Šis lādējumais maksāja 8 eiro ar kapekām, bez pasūtījuma cenas. Bet, nu, viņš ir tā vērts. Labāk nopirkt tādu, un te jūs mājās tālāk varat kaut ko padarīt, nekā veikalā pa tiem pašiem 10 eiro pirkt lādējumu, kas vairāk pa 1 amperu izējā netur. Un tā, par lādēšanas ierīcēm, uz doto brīdi būtu viss. Tā kā var mājas apstākļos uztaisīt tādu vienkārši pārējais aparātiņu, ielikt mazā kastītē, un lādēt savus telefonus. Un nemaksāt veikalā par it kā smuki aprakstītām un jaudīgām kastītēm, kas neko netur, un nekas viņam tur iekšā nav. Varbūt kādam tas palīdzēs, ka gribēs paskatīties internetā, nopirkt kaut kādu lādējumu ierīci priekš savu telefonu. Tas arī šoreiz būtu viss.